ārpus Rīgas. Jauns kolonizācijas vilnis, latviskās kultūras telpas apdraudējums. Tādu viedokli par uzturēšanās atļauju izdošanas sekām mūsu valstī pauž Nacionālā apvienība, kura vēlas panākt šo atļauju izsniegšanas pārtraukšanu. Kamēr valdībā par to notiek gana karstas diskusijas, Saskaņas centrs par šādiem salīdzinājumiem saka blēņas un populistiski gājieni. Kādi ir par un pret šīm uzturēšanās atļaujām ārzemniekiem par konkrētu samaksu? Uz viedokļu cīņu šorīt esam aicinājuši Saskaņas centra Saeimas deputātu Sergeju Dolgopolovu un no Nacionālās apvienības Jāni Iesalnieku. Un, ja jums ir nostāja šajā jautājumā, zvaniet uz ekrānā redzamajiem tālruņiem. Ar dueļu dalībniekiem šorīt sarunāsies Tālis. Jā, labrīt, Ilz, labrīt arī skatītāji, un sākam mēs uzreiz tieši un skaidri. Galvenais pamatojums, kāpēc nevajag šīs uzturēšanās atļaujas, mēs to jautājām Jānim Iesalniekam. Labrīt. Jā, labrīt. Kā jau pieteikumā tika minēts, Nacionālā apvienība uzskata, ka ar šīm uzturēšanās atļaujām ir faktiski sācies jauns Latvijas kolonizācijas vilnis. Un, ja mēs paskatāmies statistiku, kādā šīs uzturēšanās atļaujas tiek izsniegtas, tad, ja šī tendence turpināsies, tad pēc dažiem gadiem šis imigrantu pieplūduma, plūsma būs aptuveni tādā līmenī, kā padomju laikos, kad Padomju Savienība ieveda savus kolonistus šeit Latvijā. Cik tūkstoši jūs redzat? Šobrīd tie ir kopumā vairāk kā 7000 izsniegtās atļaujas, no kuriem aptuveni pusi ir šajā pusgadā vien. Kolonizācija, kā jūs to komentējat? Ziniet, ir tās vecs teiciens, ja Dievs grib sodīt kādu, tad viņš atņem prātu un saprātu arī. Redzat, tie cilvēki, kas izņem šīs uzturēšanas atļaujas, viņi iegūda Latvijas ekonomikā pietiekami lielas summas. Tie nav nekādi lumpeņi vai kaut kādi deklasētie elementi. Tie ir cilvēki, kas principā var to izvēlēties vai nu dzīvot Spānijā, Francijā un tā tālāk un joprojām. Bet kāpēc vispār to vajag darīt? Es jums pateikšu tā, ka mums, diemžēl, nav savas naftas, nav ogļu, mums nav citu izraktiņu, mums nav tādu resursu, ko mēs varētu izmantot. Viens skaitlis tikai, ja? Par šiem gadiem, ka tas ir ļoti īsts laika periods, kad darbojās šīs uzturēšanas atļaujas, šādā veidā saņemtās. Latvijas ekonomikā ir ieplūduši 545 miljonu latu, no tiem 145 miljoni tiešo nodokļu veidā. Biznesa projekts, ne kolonizācija. Tas ne. Biznesa projekti var būt dažādi, un naudu var iegūt dažādi. Mēs pavisam nesen piedzīvojām ekonomisko krīzi, kur izraisīja nekustamo īpašumu burbulis pamatā. Un, ja mēs šobrīd tik ļoti cenšamies, lai atkārtot šo kļūdu, tad, ja kāds tajā saskata ekonomisko izaugsmu, es un Nacionāla apvienība un arī daudz ekonomistu saskata tajā nesabalansētu ekonomisko attīstību. Šeit runa varbūt drusku par citu. Redziet, šeit arī, ja mēs runājam par kopējiem skaitļiem, tās investīcijas ir dažādās jomās. Ja? Tas ir ne tikai nekustāmie īpašumi, tās ir tiešās investīcijas ražotnēs, tas ir tiešās investīcijas rūpniecībā, apstrādes nozarēs un tā tālāk un joprojām. Ja? Tāpēc šeit nevar runāt tikai par nekustāmiem Saskaņā ar ekonomikas ministrijas pētījumiem lielākā daļa šo investīciju aiziet tīri nekustamos īpašumos un ražošanā ļoti maza daļa ieplūst. Es tikai gribētu piebilst, ja, ka investīcijas Latvijas ekonomikā jebkur veidā tomēr nedod iespēju uzreiz automātiski saņemt uzturēšanas atļauju. Viens piemērs, varbūt visi jau ir aizmirsuši. Nekustāmie īpašumi Latvijā pieder arī bijušā Maskavas mēram Luškovam, kuram bija atteikts uzturēšanā Latvijā. Nākamajā dienā vai pēc 2 dienām viņš ir saņēmis attiecīgu uzturēšanas atļauju no Lielbritānijas. Ja? Lielbritānija uzskata, ka lūk, tā ir normāla parādība. Francija uzskata, ka tā ir normāla parādība. Mēs uzskatām, ka lūk, tā ir kolonizācija. Jā, bet Latvijas situācija ir atšķirīga, jo no visām Eiropas Savienības valstīm Latvija ir tā, kurā pamattautas īpatsvars iedzīvotāju skaitā ir vismazākais. Tas ir tikai 62%. Un es domāju, ka 62% ir pietiekami mazs skaitlis, lai mēs uztrauktos par katru jaunu imigrantu. Ar jūsu rokām un ar jūsu pūlēm liela daļa no pamattautības izbrauc no Latvijas strādāt un meklēt laimi ārzemēs. Ar jūsu
rokām tas darīts. Par kādām manām rokām vai tāpēc, mūsu rokām tie lēmumi, kas ir noveduši. Tie ir 20 gados liberāļu valdības. Atgriezīsimies, kolēģi, pie uzturēšanās atļaujām šobrīd. Kādā veidā tā bez liekvārdības nepatietiem var parādīt, ka šīs uzturēšanās atļaujas ir Nacionāla apvienība, citējot tāda jauna kolonizācijas viļņa iemesls? Bet tādiem faktiem, un ar ko tas faktiski arī varētu beigties? Fakti ir tādi, ka sākot šo programmu 2010. gadā, katru gadu šo izsniegto uzturēšanās atļauju skaits pieauga ģeometriskā progresijā, un lielākā daļa no tiem, faktiski 80%, ir tieši dēļ nekustamā īpašuma. Pārējie ieguldījumi veidi, teiksim, kolonizācija tādā ziņā, ka šeit ierodās citu kultūru pārstāvi un šo te Latvijas kultūra telpu un dzīves telpu padara vēl nelatviskāk nekā tā ir šobrīd. Ja? Tad vajadzētu slēgt šo Latvijas vidi, kuru šobrīd ir atvērta, slēgt visiem? Vai? Nē, tas nenozīmē slēgt visiem, bet mēs šobrīd koalīcijas darba grupā kopā ar ekonomikas ministriju strādājam pie piedāvājumiem, lai teiksim, tās piesaistīt investīcijas kvalitatīviem projektiem. Tas ir nevis nekustamās īpašumos audzējot jaunu burbuli, bet piesaistot ekonomiskās attīstības fondā, iemaksājot līdzekļus, līdz ar to, kur valsts varētu izvēlēties, kādos projektos šī nauda būtu ieguldām, nevis šī nauda ieplūst haotiski tikai nekustamo īpašumu biznesā. Tā gluži nav, godīgi sakot, ja situācija nekustamā īpašuma tirgu tiek regulēta nevis ar šāda veida administratīviem instrumentiem, bet te jau sen bija palaista iespēja ar nodokļu politiku mainīt arī situāciju šeit. Var administratīvi ierobežot visu, ko. Ko tas nozīmē? Vai mēs slēdzam mūsu robežas un sakam, ka lūk, mums ir tādas īpatnības, ka mēs neesam Eiropas Savienības pilntiesīga dalība valsts, bet mums ir savi knifi un savi iebildumi pret tām visām lietām. Vai ja mēs mēģinam to problēmu risināt iekšienē? Viens piemērs. Ja mēs runājam par tām pašām investīcijām, diemžēl tā problēma ir nevis tanī, ka tās investīcija apjoms ir liels vai mazs, bet ka viss tas, kas ienāk šeit, iet kopējā katlā, no kura ļoti grūti dabūt konkrētu virzienu vai konkrēto mērķu sasniegšanas instrumentus. Ceļafonds, teiksim, ja? Ja tas, teiksim, tās investīcijas būtu koncentrētas speciālā fondā. Kādā veidā ceļu fondā vai kas šobrīd? Šī gadījumā es runāju vienkārši kā piemēru. Ja? Jā, bet tieši tāpēc ir mūsu piedāvājums šīs investīcijas novirzīt no nekustamajiem īpašumiem uz ekonomiskās attīstības fondu, kurā tad valsts tad arī pat izlēma. Ja mēs runājam par tirgus ekonomiku, tad šāda veida metodes ierobežo tirgus darbību un konkurenci šajā jomā. Šeit jāsaka godīgi un taisnīgi. Jā vai nē. Vieniem vai visiem. Nevar būt tā, ka, teiksim, daļēji stāvoklī būt. Visiem vai daļēji tad? Teiksim tā, mums ir jāpiesaista investori, kas ir gatavi ieguldīt ražošanā. Un nelielā skaitā, teiksim, skaitlišie investori. Mums nav vajadzīgs jauns imigrantu. Cik lielā skaitā? Pasakiet, 2 cilvēki, 3 cilvēki. Nē, piedāvājums ir tāds, kā arī kvotēt šo imigrantu skaitu. Teiksim, ministra kabinets nosaka. Kādā apjomā? 1000 cilvēku ieguldījumos? Piemēram, 1000 cilvēku gadā kvota, ja, teiksim, ministra kabinets nosaka. Un to var dalīt gan pa valstīm, gan pa reģioniem, lai nav tā, ka sabrauc 1000 no Krievijas un no citām valstīm, teiksim, tad nevar. Iesaulnieka kungs varbūt diezgan švāji orientējās likumdošanā. Uzturēšanas atļauja nebūtu nenozīmē imigrācijas kvotas vai kaut ko tam līdzīgu. Uzturēšanas atļauja dod iespējas uzturēties Latvijā, bet ne pilnas tiesības šeit rīkoties un dzīvot. Tas nozīmē, ka jūsuprāt, biznesa un ekonomika ir vienīgais, kāpēc šīs uzturēšanās atļaujas jāpiešķir. Ne tikai. Vēl kas? Jo redzat, kas par lietu. Ja mēs runājam vispār par cilvēku pārvietošanas iespējām, par cilvēku pārvietošanu pasaulē, modernajā laikmetā, ja? Tā ir attīstīta parādība. Paskaties, kas notiek Eiropas dienvidos, kad ir bēgļu viļņi un tā tālāk un joprojām. Ko mēs gribam? Civilizēti un kontrolējami
piesaistīt cilvēkus, kas varbūt šeit uzturēsies 1, 2 mēnešus, varbūt pat mazāk, ja viņi pērk nekustamos īpašumus. Ja viņi investē... Tikai šo cilvēku dēļ šobrīd Rīgas centrā vai Jūrmalā normāls Latvijas iedzīvotājs vairs nekustamā īpašumu iegādāties nevar. Ziniet, vajadzētu rūpēties par tiem cilvēkiem Jūrmalā. Paulkungs var iegādāties? Kaudzu? Var iegādāties? Dabīgi, ka var. Nē, nu, ja jums ir miljons, tad, protams, var, bet normāla ģimene iegādāties īpašumu faktiski nevar. Iegādāties var, nevar izīrēt dzīvokli šodien. Un tie nav atļauju rezultāts. Es saku, ja jums ir ļoti liela nauda, tad, protams, nav nekāda problēma iegādāties domājiet šeit par to, kā celt Latvijas iedzīvotāju labklājību. Un tad viņi varēs arī pirkt dzīvokļus Maskavā. Vai Berlīnē. Ir tāds apstākļis, ko piemin diezgan skaļš viedoklis par to, ka šādā veidā, ka Latvijā ienāk diezgan liels ekonomisks resurss, ka Latvija faktiski kļūst par tādu tā kā Krievijas, jo vairums šo cilvēku ir tieši no Krievijas. Krievijas tādu tā kā logu uz Eiropu vai Latvija tāda filiāla Briselē Krievijai. Tas arī ir mīts, jo, ja mēs skatām ekonomiskos rādītājus, Krievija nebūtu nav pirmā vietā pēc investīcijām Latvijā, pēc investīcijām. Tirzniecības apjoms, ir pietiekami liels, bet investīcijām nebūtu nav ne tikai pirmā vietā, bet arī 2., 3., 4. Tāpēc šeit runāt par to, kādas bailes ir. Paskaties, kāds mums ir bankas, Banku sektors pieder ārvalstniekiem. Viss banku sektors. Bet kāpēc tad Brisele un Strasbūra bažīs par šo Krievijas ietekmi Latvijā? Nebūtu, ne. Mēs paši sākam bažīties nevis par ietekmi. Tu turienes nākšies. Nē, es saprotu, ka Dolgopolovs kungs, ņemot vērā viņa izcelsmi, viņam neuztrauc tas, ka Latvija rusificējās, bet, teiksim, vēlētāji, kurus pārstāv Nacionālā apvienība, uztrauc tas, ka Latvija kļūst nelatviskā. Ne jūs man varat pārmest manu izcelsmi. Es jums nepārmetu jūsu izcelsmi nekādā veidā. Es tieši otrādi saprotu, kad jums tas, ka Latvija kļūst krieviskāk, tas ir normāli. Mana rūpe ir nevis par krieviskošanu. Mana rūpe ir par to, lai Latvijā dzīves līmenis būtu augstāks. Ne tāds kā šodien. Pasakiet, kāds ir Latvijas eksistences identitāti. Ne jau jums par to runāt. Jēga? Latvijas eksistences jēga ir latvieši. Ieselnieki kungs, par šīm uzturēšanās atļaujām, ja jūs šeit redzat tādu problēmu, tad kā tieši šo uzturēšanās atļauju īpašnieki padara vidi nelatviskāku? Šie daži tūkstoši iepretim miljoniem. Teiksim, mazai tautai arī daži tūkstoši ir daudz, bet viņi šeit uzturās, viņi patērē šeit kultūru, līdz ar to viņi pieprasa, teiksim, Krievijas kaut kādas kultūras. Cilvēki, kuri šeit staigā pa mūsu ielām vai pat nestaigā? Pastaigājiet pa Jomas ielu Jūrmalā. Kādu valodu jūs dzirdēsiet? Turisti runā slāvu valodās. Arī vietējie, teiksim, sezonālie turisti, kas ir šajā gadījumā imigrācijas šo te uzturēšanās. Es domāju, Eģiptē ļoti daudz runā arī angliski, un to valodu mēs tur arī pārsvarā dzirdam. Angliski, vāciski, spāniski, itāliski, kā gribat. Būtu ļoti labi, ja Jūrmalā runāt arī vāciski, angliski, spāniski un citās, bet mēs redzam, ka tikai krieviski runā. Un arī runā. Es saprotu, ka krievu valoda jums ļoti nepatīk. Man nav nekāda iebilduma pret krievu valodu, bet šeit Latvijā es gribu atrasties latviskā vidē. Kāpēc jūs akcentējat šo te lietu? Tāpēc, ka mums nav problēmas ar spāņu valodu Latvijā. Mums ir problēmas ar to, ka latviešu jaunieši nevar iegūt darbu, jo nepārzina krievu valodu. Tas ir nenormāli Latvijā. Runājot par valodām tieši un par kultūru ietekmēm, kur tad jūs bijāt, tad, kad tika iztirgot ļoti liela daļa Latvijas zemju, tīpaši laukos, lauksaimniecības zemju mežu, Skandināvijas valstu pilsoņiem? Vai arī viņi ir kaut kādi īpašāki, kad jūs tādu necēlāt brēku tagad ceļu? Nacionālā apvienība šobrīd strādā pie piedāvājuma kopā ar Zemkopības ministriju, lai arī šajā jomā panāk kaut kādu pozitīvu. Jautājums bija par pagātni. Jūs esat valdībā bijuši gandrīz katra no tām. Visas valdības. Un šīs zemes laukos, pajautājot lauku cilvēkiem, ir izpirkts ļoti daudz. Un arī tur ir ietekmi uz cenām, kā jau jūs teicat. Nē, protams, bet tā ir mazliet savādāk ietekmi, jo zviedri šeit uz vietas nedzīvo un neveido zviedrisku kultūru telpu atšķirībā no krieviem. Redzat, kas par lietu. Tiešām visās valdībās bija Nacionālā apvienība, varbūt dažādos formātos. Latvijas meži.
Mums ir lielais uzņēmums, kas apsaimnieko valsts mežus. Bet viss privāts sektors šodien liela daļa no mežiem ir tiešām skandināvu rokās. Mežiem. Es nerunāju par lauksaimniecību. Tur es piekrītu, ka tas ir negatīvi. Jā. Negatīvi. Ko jūs darījāt? Mēs strādājam pie tā, lai to mazinātu. Ko jūs darījāt, lai saglabātu, teiksim, vienu no valstiskuma simboliem latu? Jūs balsojāt par to, lai ātri steidzami pāriet uz eiro. Jūs varbūt ne, bet jūsu deputāti Saimā ir atbalstījuši šo te lietu. Nu, ne visi. Jo tā ir jūsu pozīcija. Mūsu pozīcija ir Latvija Rietuma Eiropas ģeopolitiskajā telpā, nevis Eirāzijas Savienības telpā. Ka spriedz vajag nevis pēc vārdiem, bet pēc darbiem. Un jūsu darbi nesakrīt ar vārdiem. Jūsu darbi kalpo Kremļa interesēs. Ņemot vērā to, ka Nacionālās apvienības nostāja šo uzturēšanās atļauju ziņā ir viens no iemesliem, kāpēc šī diskusija notiek, tad cik principiāli jūs būsiet attiecībā uz šo jautājumu, vai līdz ar to pieļaujat, ka Nacionālā apvienība varētu pamest valdību, ja šis jautājums netiek atrisināts tā, kā jūs to vēlaties? Pirmkārt, mūsu principiāls uzstādījums ir tāds, ka uzturēšanās atļauju izsniegšana par nekustamajiem īpašumiem ir jāizbeidz šīs Saeimas laikā. Ja tas nozīmē, un tas ir jānolemj, lemjot par nākamā gada budžetu. Ja tas nenotiek, teiksim, ja budžetā netiek iestrādāts risinājums pārtraukšanai, tajā brīdī mēs lemsim, bet viena no iespējām ir, protams, arī neatbalstīt valdību, kas nekādā veidā neatbalsta. Tas nozīmē, ka tā ir viena no iespējām, ka varat arī turpināt atbalstīt valdību, ja nenolēm. Šāda iespēja pastāv, skatoties no tā, cik tuvu šis kompromiss būs Nacionālās apvienības pozīcijai. Cik tam būtu jābūt tuvu? Kā jau es teicu, mēs pieļaujam to, ka mēs varam runāt par datumiem šīs Saeimas darbības laikā, bet šīs Saeimas darbības laikā šī programma ir jāizbeidz, aizstājot to ar ieguldījumiem ekonomiskās attīstības fondā. Redziet, šeit jau vienmēr būs meklēt un rasti kompromisi, jo siltās vietas Nacionālajai apvienībai daudz dārgāks par principiem. Kā es jau minēju, tas eiro piemērs to ļoti skaidri pierādījis. Ja? Šodien tuvojās vēlēšanas. Dabīgi vai kaut kādu retoriku tā, lai parādītu saviem vēlētājiem, ka, lūk, mēs esam konsekventi. Bet vēlreiz saku, Bībelē ir teikts, spriežiet nevis pēc vārdiem, bet pēc darbiem. Gan jau Saskaņas centrs arī labprāt iesaistās retorikā, bet, ja lūkojas uz 20 gadiem uz priekšu, tad zinātnieki ir dažādus pieņēmumus izteikuši, kādu varētu izskatīties Latvijas nacionalitāšu ziņā. Jūs prognozi? Vēlreiz? Latvija nacionalitāšu ziņā. Kāda tā proporcija? Es jums pateikšu tā, ka, ja mēs runājam par īpatsvariem un par proporcijām, ja, tās tendences ir par labu pamatnācijai, ja mēs runājam par struktūru, demogrāfisko struktūru. Un tas saglabāsies un tas arī turpināsies. Bet jāņem vērā, ka brīvā cilvēku apmaiņu rezultātā šeit nebūtu lielākās briesmas un lielākie draudi no austrumiem. Šeit ir lielākie draudi no tā, ka Eiropas Savienības migrācijas procesi, kas nav regulēti vispār, ka viņi var stipri ietekmēt situāciju šeit. Mums jau šodien ir Eiropas pilsoņi, kas ir, teiksim, pašvaldību deputāti, biznesmeņi. Mēs jau runājam par banku sfēru un tā tālāk. Tieši tāpēc pastāv Nacionālā apvienība, lai šādas Eiropas migrācijas procesus uz Latviju nepieļautu. Tas ir arī viens no mūsu mērķiem. Līdz pat izstāšanās no Paldies Eiropas. Par sarunu. Mēs sarunājamies ar Sergeju Dolgopolovu, Saeimas deputātu no Saskaņas centra un Jāni Ieselnieku no Nacionālās apvienības. Paldies. Ilze? Par šo diskusiju, un kā arī mēs diskusijas sākumā aicinājām cilvēkus izteikt savu viedokli, tad šobrīd pēc šī dueļa mēs redzam, ka vairums no zvanītājiem šajā rītā tomēr atbalsta Nacionālās apvienības viedokli, proti pret šo te atļauju izsniegšanu. Bet mēs 900 sekundes turpināsim jau pēc pavisam īsa brīža, un tad runāsim